Es kavēju. Viss kārtībā. Lūdzu. Labs. Čau. Tagad. Paldies. Tā, nu, laipni aicināti drifta darbnīcām. Tagad vairāk es teiktu, ka uz apkopēm ir un kaut kādiem sīkiem remontiņiem. Ir džeki, kas vienkārši pagaidām trenējās un brauc laikam sava prieka pēc un nebrauc sacensībās. Jauni censoņi parādās. Nu, šī mašīna jau mēs visi ļoti labi zinām. To jūs zinat, viņi bišķi savādāk izskatījās. Labi, šis ir mazs noslēpums, Šis ko ir vēl- redzēs, bet jā. te būs juniors, ja? Juniors, jā. Vēl viens juniors. Labi. Ženя! Привет! Šitas ir, man liekas, pagājušā gada sezonā, sezonas beigās, noslēgumā, jā. bet, nu, šito es varētu teikt, tas ir tavs, tipā, Kursa darbs. kursa darbs, ja? Kursa darbs. Bakalaura darbs. Jā, visi pilnībā domāts un tapis. Šeit tāds kārtīgs kursa darbs. Pa lielam no strīta uz semipro pārtaisīt. Jā, mēs ar viņu pabraucām strītiņā. Tā mašīna ir, daudz pa jaudīgu laikam strītam un doma pabraukt ar šo mašīnu strītā bija tikai tāpēc, lai uzlabotos braucējam, teiksim, skills, jo, teiksim, konkurence un līmenis strītā ir ļoti augsts, ļoti liels, un tikai tāpēc bija doma, ka pabraukšu strītā. Bet tad, kad jūs uztaisījāt strītiņam semipro treniņu, tad pabraucot ar šito jau to semipro konfigurāciju, tad jau sapratām, tā mašīna tā kā zivs ūdenī jūtās. Un pa ziemu trenējoties, Kirills arī pats saprata, ka var un ir jāmēģina, un ir jāiet vienkārši uz priekšu. Tad šogad semipro. Jā, zilās sviriņas jau Zilās sviriņas parādījušās. Jā. Labi. Raivi. Jā. Tas nebija domāts, tev jāiet ārā, ja? Daudz jūs nomainat sezonā to Vaisefabu? Te mums ir tā, ka mums ir uzreiz 2 komplekti. 2 priekšējie, 2 aizmugurējie komplekti, lai ir kā rezerve. Un tad, kas lūs, tad sūta uzreiz. Kas vairāk vietā. lūs? Priekš vai Priekš. Priekš, vai ne? Tātad šis bija vienreizējs pasākums. Vienu reizi dzīvē Robežos pie kultūras centra atļāva rīkot driftu. Kāpēc drifta darbnīca? Es nopirku, man liekas, E30. Draugi nopirka arī E30. Vienā brīdī viņus vajadzēja kaut kur remontēt. Draugam Sencim, Āgenskalnā, bija tā kā privāta māja, un ielas priekšpusē bija koka māja, kurā, es nemaldos, pat čigāņu ģimene vienā pusē dzīvoja. Otra puse bija tukša. Ko mēs izdarījām jaunības maksimālismā? Uz ielas pusi 2 logi. Mēs izzāģējam logus ārā, uztaisam vārtus, izcērtam krūmus un tagad pateicām, ka mēs sanāk viesistabā iedzinām iekšā mašīnu un mēs viņu tur remontējam. Tagad tā ir luksurī, apartmentos. Un tā arī tas sākās ar visiem tiem remontiem. Mēs paši priekš sevis taisījām savas mašīnas un tad kaut kā sāka citi vest. Viņi, nezinu, vajadzēja palīdzēt, un tā arī sākās. Un tad mēs jau kaut kā to nosaukumu izdomājām, jo uz pirmo gonku, man liekas, mēs braucām. Mēs braucām kaut kādas 3 mašīnas, un tad bija kaut kāda nosaukuma, domājām kaut ko, hi-hi-ha-ha. Nu jā, gan jau varbūt no komandām, ne? No kaut kādiem komandu nosaukumiem. Kaut kā tā arī izdomājām. Un tad vēl mašīnas, tur nebija ne smukas, ne sakrāsotas, neko, bet jau nosaukums pa visiem sāņiem bija E30. Un tā arī kaut kā aizgāja. Tad bija vairākus gadus bija Bolderājā. Tur jau tā kā ar speciāli ar domu, ka mēs viņus remontēsim un visādas tur drifta lietas jau sāksim darīt. Un tad bija pauze, ka likās, ka tam visam nav jēga. Tad es pats strādāju lidostā 4 gadus laikam, un tad no lidostas aizgāju prom un ko darīšu? Un tā kaut kā atkal panesās. Un tad jau bija servis Zoltūdē, tad jau tapa mana mašīna baltā,
Artūrs Miškinis bija ar savu V12 tapa. Vienu no pirmajiem, man liekas. Jā. Ne, tas bija V12 kaut kā tur. Jā. Tad tas tapa. Un tā kaut ko pamazām sākās tas viss. Un tad, kad jau mēs šajās telpās, un tad jau Un tagad jau jūs esat apauguši ar drifteriem. apauguši, jā. Diplomi arī runā paši par sevi. Vai ne? Gada izpalīdzīgākais drifters. Pilnībā piekrītu. 2 gadus tas sanāk, es bijis. Pagā? 18. Tas ir 18. man liekas. Un 17. gadā. Tad tu noteikti pats vairs nebrauc. Ne? Izpalīdzīgākais tu visiem remontēji. Nu, sieva tur vienmēr ir neatņemama sastāvdaļa, spilgtākā drifta komanda, drifta darbnīca. Tas varētu būt arī moments, kad jums bija visvairāk, vai ne? Kad bija Zanzārī. Jā. Tad mēs gan strītā, gan ar Jāni brālīti, ar Zanzārī, gan visu kaut kur piedalījāmies. Šitas te ir gada zelta rokas, man liekas, ka tu arī jau Valkšāram remontēji, vai ne? Man liekas, tur viss bija kopā. Jā. Aktīvākā komanda treniņu un sacensības, tas ir brīdī, kad pievienojās Jurijs, Roma, jā, Kirils. Spotters un team manager of the year, tas arī ir, bet tas bija par to, ka tu biji gan strītā, gan pro, vai ne? Nu, pro, tur Man bija liekas, Raivim vairāk. Ciedra. Ciedra Bet nu un tur bija Mārens, kopā. jā. Bet tad kaut kāds brīdis bija, nu tāpat jau visi vienā čupiņā tur Jā. ņemās. Nu, forši. Paldies, sirsnīgi! Tas ir mazāk. Ir kaut kāda tāda lieta, kas ir slepenā sastāvdaļa. Es zinu, ka Latvijas driftā ir tā, ko es esmu ievērojusi. Ja kāds kaut ko atkož, kad īstenībā viņi neslēp no citiem. Viņi iet un tā kā dalās. Nu, ar citiem. Nu, ir kaut kāda. Bet nu, noteikti ir kaut kādas slepenas lietiņas. Tas pat tā grūti, vai viss tiek būvēts tā, lai tas būtu noteikumos tā kā vajag. Jo, nu, laikam mūsu tā odziņa ir ne tikai tehniski, bet arī estētiski. Nu, tās mašīnas, lai nav jautājumu, tāpat kā driftā. Nobrauc tā, lai nav jautājumu. Es vienkārši zinu, kāpēc tā prasu. Mēs, kad šogad lēmām par street tehniskajiem noteikumiem un to uzlabošanu, viņi nomainīja tur aizmugurējo to sviru. Jā, 2. Jā. Un tur ilgi bija tā lemšana tāda, vai to likt vai nelikt. Un tajā brīdī, kad mēs runājām pie galda par to, Steinbergs teica, lieciet, jo ja jūs neuzliksiet, viņi tāpat izdomās, kā nelikumīgi to izdarīt. Jaunumi, jā. Nu, šis gluži nav Nu, jā, jaunums. Nu, bet, jā, tas bija tā, kad Igauniem bija vairākus gadus, kad viņiem jau varēja būt tās detaļas. Un tad mūsējiem it kā nevarēja. Un tagad ir tā, ka puse saka, ka tas nāks par sliktu, un puse saka, ka tas būs par labu. Manā skatījumā, kad es skatos no malas, man vienmēr bija tāds jautājums, nu, ja iepriekš latvieši vienmēr salika igauņus, kam tas jau bija, jā, atvieglināts mašīnas, vieglāks mašīnas, nu, kāpēc lietas nāk par sliktu? Vai tev neliekās, kad ir kaut kāds brīdis, kad ir jau pat daudz atļauts strītam, vai pagaidām ir ok? Labi, Es zināju, ka es uzdošu interesantu jautājumu. Es tagad zinu, es tev pretjautājumu uzdošu. No. Kā domā, kuru mašīnu ir grūtāk uzbūvēt? Semi-pro vai street mašīnu? Street, man liekas. Jā. Tāpēc, kad ir rāmja lielāka. Jā, ir vēsturiski skatoties, arī mūsu, tā kā mēs paši braucām, tā mašīna, ar ko mēs braucām sestdienā vai svētdienā gonkas, pirmdienā mēs ar viņu braucām uz veikalu, uz darbu. Jā. Tā bija mūsu vienīgā mašīna. Mums bija jāiet tehniskā apskate, tad bija atpakaļ jāiet, jāpārtaisa viss tā, lai mēs driftiņā būtu kaut cik spējīgi pabraukt. Un tas bija pats grūtākais, lai šo te visu kaut kādu vidu atrastu tam visam. Šobrīd mēs esam laikam Latvijā, manuprāt, aizgājuši uz tādu pro-street mašīnām, es tā laikam teikšu. Protams, ja skatās no tehniskās puses, tas nav nekas tāds anormāls atļauts. Nu, kaut vai, teiksim, tie paši spārni. Teorijā plus mīnus jau viss tas, ko CSDD atļauj jau palielināt. Jā. Mēs tur neesam pārkāpuši vēl to robežu. Nē. Un tas atkal ir kaut kādas apkopes lietas, finanšu jautājumi, jo, nu jau, teiksim, šīs mašīnas, nu, kaut kādā mērogā viņas paliek pa dinozauriem.
grūtāk atrast Nu, detaļas. citiem liekas simpātiskāks. Nē, tas nav pat par smukumu, par detaļām, par pieejamību. À, Kupējai atrast spārni, nu jau sāk palikt grūtāk. Un tev būs vieglāk uzlikt, kad ja tu sasitīsi, tev būs vieglāk uzlikt stiklu šķiedru. nu, tas jau ir tāpatās, kāpēc E30 pazuda, jo detaļas arvien grūtāk un grūtāk bija atrast. Pasties, cik mums agrāk bija E30. Daudz. Žani, kad ierodās driftmēsters Rīgā, te ir top vieta. Tad ir ģenerālā tīrīšana nedēļa iepriekš. Jo mēs arī pasakām sportistiem, ka var braukt šeit uz drifta darbnīcu. Pa lielam neviens cits jau īsti tā, nu jā, agrāk HGK, kad bija tuvāk biķerniekiem, tad viņi vēl uzņēma. Nu labi, tā ir pie viņiem arī aizbrauc, bet nu tad jūs tādas divas vietas. Redzi? Maikls Reihards. Viņš neliek veizu. Es šodien liku veizu. Reihards neliek vairs Jā, veizu. viņš jau tā kā uz mājām atbrauc, priecīgs, draudzīgs. Igauņu draugi. Nu, Igauņi, tas ir tev ar stādu. Man liekas, Avo Vaidi visvairāk, ne? Nē, mēs ar Randalu draugu. Randalu, jā. Jakopino Nu, mums Jakopino. ir best friend. Man māma baigi labi īstenībā pateica vienreiz, kas lika tā apstāties, tu arī aizdomājies. Viņa saka, tu saproti, ka tu izdzīvo bērnības sapni šobrīd? Jo tu tai skrējienā, tu pat esi aizmirsis, par ko tu sapņoji, ka tu biji mazāks. Un tas tā likās. Kādas tik mašīnas nav bijušas, kādi tikai viesi nav bijuši. Jā. Tas arī tā komūna kā tāda, tas ir interesanti. Noteikti viens no aktuālākajiem jautājumiem, kas noteikti daudziem interesēs, kas skatīsies šo video, jo mēs zinām, ka tu brauci, tagad tu būvē, tagad tu spoterē, tagad tu māci to lietas Lego. Šis ir Māra Lego, starp citu, ja? Jā, pieaugušajiem. Pieaugušo Lego. Jā. Vai mēs tev redzēsim atpakaļ trasē? Es domāju, ka noteikti jā, kaut kad. Tā, kad Kādā īpašā posmā? sirdī miers, nē. Tāpat ir nemieris, ka vajag kaut ko kādreiz vēl uzbraukt. Tāpēc, bet ar ko, kādu mašīnu un kādu... Tev iedos, jebkurš, kuram tu paprasīs. Bet tās sajūtas ir tādas, ka tu tagad apsēdies, nu kaut ko patestē vai to, nekas jau nav aizmirsies, vai ne? Tas viss ir... Aizmirsies nav, ir... Es laikam teiktu, varbūt ir aizmirsies, kā ar to stresiņu tik galā, jo man drāžu tāpat sākās. Nu labi, bet vēl nākamais. Tad, kad tu brauc, es teikšu tā, tu biji stabilā top 10-niekā. Tad, kad tu brauc, tu biji stabilā top 10-niekā tajā laikā. Varbūt. Ja tu būtu braucis pagājušajā sezonā, kur pēc tā līmeņa, kas ir tagad strītam, kur tu sevi redzētu? Nu, kā tev šķiet? Es domāju, ka brauktu un censtos būt arī tajā pašā desmitniekā. Ne Street X-ā, jā? Ne Street X-ā, jo būtu arī tad trenējušies. Redz, tad, kad braucām mēs savā laikā, lai cik tas dinozauriski tagad neizklausītos, mēs ļoti maz trenējāmies. Mums bija iespējas tādas, kādas viņas bija, un mēs praktiski braucām tikai jau gonku treniņus. Piemēram, šobrīd tie paši ziemas autiņi sapirkti, kas dotu ļoti daudz arī, teiksim, tos treniņus kā tādus pie stūres, un es domāju, varbūt, bet, tas ir tāds, varbūt būtu arī šobrīd ok rezultāts. Dūlums nav pazudis. Dūlums nav pazudis. Nu jā, redz, tu minēji to mandrāžu, kas man liekas arī, man ļoti patīk tas mums projekts, un mēs šogad atgriezīsimies pie viņa, kad mēs taisam tos vērtējošos tandemus treniņos. Jo tas ir tas, ko tu saki, tā mandrāža. Citi ar viņu netiek galā jau gonkā. Tad, kad ir tajos vērtējošos treniņos, it kā tā nav gonka, bet es tāpat redzu, kā sakāpinās tās asins viņiem visiem, vai kad uzsit to stresu pirms starta. Tas arī tāds foršs ir īstenībā, man liekas, jaunajiem censoņiem. Jā, jo tu trenē tikai nevis grozīt stūri un raustīt kloķus, bet tu trenē nomierināties, atmest tajā brīdī visu lieko un domāt tikai par to, kur tev jāizbrauc un kā jāizbrauc. Bet te laikam arī ir savā ziņā darbs komandai un spoterim. Ko viņš tev pasaka tajā brīdī? Nu labi, un noslēdzošais jautājums. Būs vēl treniņš pa vidu, bet pēc 23 dienām ir tehniskā diena. Jūs būsiet gatavi? Protams. Būsiet gatavi. Tiekamies trasē. Paldies. Tiekamies. 23 dienas. 57 un 133 driftmasters. Ja tu zinātu, kā man riebjās šitie countdown, Vlasovām visvairāk riebjās.
lai cik tu ļoti gaidītu sezonas sākumu, Nu, tas uzsit arī stresiņu. tas stress. Jo tev uzreiz liekas, Jā.